Sveika, Linda, prieks tevi atkal redzēt. Sveika, Es Anna. esmu ļoti daudz no tevis mācījusies. Un ikdienā, kad rakstu ziņas un vēstules, domāju, ko Linda par šo teiktu. Varbūt tu vari padalīties. Tu esi strādājis ar ļoti daudziem uzņēmumiem, gan iekšēji, kā iekšējais resurs, gan arī atbalstot ārēji. Kas ir tās lietas, kāpēc uzņēmumam ir jādomā vispār par rakstisko komunikāciju? Ko tā dod uzņēmumam gan no peļņas un biznesa viedokļa, gan no tāda savstarpējās komunikācijas? Nu jā, ir jāatceras tas, ka ziņu nekādā gadījumā nevar uztvert tikai kā tekstu, kā valodu. Jebkura ziņa, ar kuras palīdzību mēs sazinamies ar saviem klientiem, sadarbības partneriem, arī starp citu kolēģu starpā, jā. Jebkura ziņa ir arī reputācija, ietekme un galu galā kaut kāds rezultāts. Mērams arī naudas izteiksmē. Kas varbūt ir tas trakākais, ko tu esi redzējis iekšējā komunikācijā vai komunikācijā ar klientiem? Vai ir bijis kaut kas tāds, nu šīs gan ir nepiedodami? Tādas vēstules, kuras neviens negrib lasīt. Kaut vai tās pašas daudzās gramatiskās kļūdas. Ar tām var strādāt. Ar visu principā var strādāt. Bet vēl viena lieta ir tā, ka mēs rakstām domājot par sevi. Kā es uzrakstīšu, kā es izēšu no šīs situācijas. Bieži vien mēs piemirstam padomāt par to, ka, ja es rakstu tev vēstuli, kā tu, kā lasītājs, jutīsies, kā tu lasīsi, kā tu sapratīsi, kāda būs tava reakcija uz šo vēstuli. Kas notiek ar garām vēstulēm? Es pati esmu garo vēstuļu rakstītājs. Tās neviens negrib lasīt. Bet kā ir iespējams, kā tavuprāt, vai no ar mākslīgo intelektu palīdzību, vai pašam sēdēt, rediģēt un viņus īsināt? Kas ir tā tava esence? Kā kļūt īsākam un konkrētākam? Tas ir ilgs un garš treniņš. Mākslīgais intelekts var palīdzēt kā padomdevējs, kā ideja ģenerators, bet tā, ka pilnīgi mākslīgais intelekts varētu rakstīt labas vēstules mūsu vietā, manuprāt, šis laiks nepienāks, vismaz netik drīz. Tas ir treniņš, ir jāsaprot, kāds ir vēstules mērķis, ko tu īsti vēlies pastāstīt, un tad īsināt, tā, lai paliek galvenais. Izvairamies no liekvārdības, nerakstam liekas lietas. Vai es pareizi saprotu, ka tu esi strādājusi ar absolūti dažādu veidu tekstiem? Tās droši vien ir gan vēstules, gan mārketinga ēpasti, gan atbildes klientiem, gan piedāvājumi. Kā atšķirās tāda, piemēram, ēpasta ziņa no, piemēram, mārketinga ziņas? Ēpastiem ir jākļūst garšīgākiem. Un ja tas ir ēpasts, kurā mēs vēlamies kaut ko piedāvāt, tad jau tā būs arī mārketinga ziņa tai pašā laikā. Kas ir varbūt labā prakse, ko tu esi redzējis? Vai tu redzi arī Latvijas līmenī tādus uzņēmumus, kas ļoti ieguldās gan ziņu strukturēšanā, gan pārlabošanā? Vai tu redzi arī šo labo praksi Latvijā? Es noteikti redzu labo praksi, un man tiešām prieks par tiem uzņēmumiem, kas par to interesējas, kas nāk mācīties, kas apgūst zināšanas, un bieži vien tiekoties ar mācību grupām, man ir tāda sajūta, ka arī es varu mācīties. Jā, kad cilvēki nāk ar savām idejām, ar savu labo praksi, un tikai savstarpējā sadarbībā mēs varam mācīties. Jā, lietas notiek uz labo pusi. Okay. Man dažkārt ir situācijas, kad kāds saka, tā jau tā latviešu valoda vai latviešu valodas gramatika, bet īstenībā rakstiskā komunikācija ir kaut kas ļoti plašāks un daudzkārt vairāk. Ja tev tas būtu jānoformulē, kā tādas komunikācijas rakstiskās zināšanas atšķirās no vienkārši latviešu valodas zināšanām? Arī gramatika, protams, bez tās nekur. Jā, ja mēs uzskatītu rakstisko komunikāciju par zinātni, es teiktu, ka šī zinātne robežojas ar daudz ko citu. Ar psiholoģiju noteikti, jā, ar to, kā mēs saprotam mūsu sarakstus partnera vajadzības. Bieži vien tā jau ir kaut kur jurisprudence, kad mums vajag izskaidrot lietas pareizi un tā kā notiek. Un es vēl ieteiktu paskatīties arī neirolingvistiskās programmēšanas virzienā, kas arī kā praktiskās psiholoģijas virziens noteikti piedāvā daudz interesantas lietas, par kurām arī mēs strādājam manos treniņos. Super, varbūt kāds viens mazs piemērs. Iedomājies tagad mani kā garrakstītāju, kā cilvēks ātri reaģē uz kādām ziņām, ko man kolēģi uzraksta. Kas ir varbūt tās psiholoģiskā aizmugure, ko tu ieteiktu, kam pievērst uzmanību? Vai tās ir frāžu salīdzināšanas vai kādas citas tēmas, kas var palīdzēt ikdienā no šīm te? Ja tā ir atbildes vēstule, vispirms ļoti uzmanīgi izlasi to vēstuli, uz kuru tu atbildi. Un no šīs vēstules jau tu daudz izlasīsi par savu sarakstus partneri. Ja viņš ir uzrakstījis lakoniski, arī tev tādai jābūt. Jā, pavēro, kādus vārdus viņš lieto, vai tur ir kāda emocija zīme, vai tur vēl ir kaut kas. Tā tu labāk varēsi pielāgoties un jūsu saziņa būs efektīvāka.
Super. Tad emociju zīmēm, ja tās nav otra partnera sarakstā, teiktu vairāk tā kā nē? Nu, tad vairāk tā kā nē. Jā. Ja viņš ir ielicis 3 smaidiņus, nu, tu ieliec vienu varbūt. Super. Nu, tad par tiem smaidiņiem. Un, noslēdzot, kāds tavs vēlējums gan vadītājiem, gan darbiniekiem, ja domājot par rakstisko komunikāciju? Es teiktu, ka tā ir lieta, ar kuru var strādāt un strādāt. Un vadītājiem noteikti es ieteiktu vairāk iedziļināties un pavērot, kā viņu darbinieki raksta. Un, manuprāt, ļoti svarīga lieta ir arī, ka darbinieki prot dalīties ar labo praksi, ka tas stils uzņēmumā ir vienots. Ja? Ka nevis katrs raksta tā, kā viņam ienāk prātā, bet mums ir vienotas vadlīnijas, mums ir kaut kāda visiem pieejama frāžu vai vēstuļu biblioteka, un mēs ar to labo praksi noteikti dalamies. Super, nu priekā. Paldies tev. Paldies!